Pirmdien, 8. jūnijā, 9:20 no rīta, mēs saņēmām informāciju par iespējamu drona apdraudējumu, iespējamu ielidošanu Latvijas teritorijā. Saulaicīgas un veiksmīgas sadarbības informācijas apmaiņas rezultātā, kas notika starp aizsardzības ministriju, bruņotajiem spēkiem un mūsu NATO partneriem, mēs uzsākām uzdevumu izpildi un 10:05 šīs apdraudējums tika likvidēts. Tad brigādes ģenerālis Kaspars Danovs. Tad uz mūsu sensoriem mēs saņēmām. Un mūsu sensori rādīja, ka Krievijas elektromagnētiskās kārdarbības rezultātā Latvijā ir ielidojis bezpilota lidaparāts. 10:05 Baltijas gaisa telpas patulēšanas misija iznīcināja pēc vizuāla apstiprinājuma šo te dronu, kas bija ielidojis iekšā Latvijas teritorijā. Reaģēšanu šo incidentu koordināciju un pieminēt vienu, kad mēs turpināsim. Drona notriekšanas nav secināts, kad būtu radīti bojājumi civilai infrastruktūrai, iedzīvotāji. Mūsu vienības atrodas apvidū un veids šī apvidus pārmeklēšanu, lai varētu secināt, kas tas bija pa dronu un, ja ir kādi bojājumi nodarīti kādai no civilajām infrastruktūrām, bet uz doto brīdi informācijas par šo mums nav. Vienu mazu komentāru papildināšu. Dronu notriekšana notika apvidū. Gala lēmumu par dronu notriekšanu pieņem NATO pārvaldniecība. Jo patreiz man šīs informācijas nav, bet noskaidrosim un sniegsim detalizētāku informāciju par šo. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.